Vai šā brīža vēlētājs tev asociējas ar aitu? Ja reiz tā ir uz šī plakātiņa. Nu, nē, nevarētu teikt, ka asociējās ar aitu, bet man liekas, aita asociējās ar vēlētāju, jo aita jau ir tāds, kristietīgajā kultūrā un vispār tajās kultūrās, kuras vidusjūra aita ir tāds, dzīvnieks izturīgs, viņi ir gan siltums, gan vilna, gan gaļa, gan ļoti no vienas puses, ļoti pieticīgs un ļoti vajadzīgs zvērs. Ja? Un tajā pašā laikā par viņu ir jārūpējās un ir kaut kādas tādas līdzības ar kaut kādu tautu. Šajā gadījumā tas nav par to. Aitas ir tur un mēs esam šeit. Akcija ir par to, ka jautājums apskata sistēmu. Ja? Vispār sistēmu, kā, ja mēs skatāmies, ka Latvijas tā politiskā iekārta ir tāda, ka, teiksim, pilsonis A vai pilsoņu kopums kaut kāds grib dot uzdevumus saviem politiķiem un atrast savus politiķus. Un viņiem vajadzīgs, lai tas signāls, viņu signāls, kas ir viņu tā vajadzība, nokļūtu līdz augšai un realizētos kaut kādā tajā augstākajā līmenī. Ja? Un tā problēma, manuprāt, ir tāda, ka Latvijā drīkst, atsevišķi pilsoņi drīkst politiskajās partijās ieguldīt naudu. Kā jūs zinat, daži pilsoņi pat ir atraduši par liederīgi ieguldīt 500 000 latu, ja, vēlēšanu pasākumos. Tas ir, man liekas, es neesmu tik liela aita, ka es neticu, ka tie pilsoņi ļoti apzinīgi, kārtīgi biznesa ļaudis, un viņi taču, skaidrs, ka to naudu dabūna atpakaļ 10-kārtīgi. Jautājums ir, tas neparādās grāmatvedībā. Tātad, kur ir jautājums, kur tas parādās, kā viņi to dabūna atpakaļ, tas man liekas aizdomīgi. Līdz ar to es domāju, ka pilsoņu valstī nedrīkst pieļaut, ka kāds maksā par viņu politiķiem. Ja tāpatās kā, teiksim, tādā klasiskā ģimenes dzīvē neviens vīrietis nepieļaus, ka pa viņu sievai kažoku pērk kaimiņš, tāpat Latvijas valstī pilsoņi nedrīkstētu pieļaut, ka par viņu politiķiem maksā kāds vēl cits. Pievērš uzmanību, puisis. Ko tev gribētos strauji mainīt mūsdienu Latvijā? Es nezinu, man liekas, ka politiskajās sistēmās strauji nekas tik ļoti nemainās. Ja? Ir varbūt kaut kādi gadījumi, kad ir kaut kādas revolūcijas un kaut kas nomainās, bet tad jau arī tur jau jūtams, ja pēc vēstures notiek kaut kādas ātras vibrācijas, jebkura revolūcija, kas ir izsaukusi kaut kādas ātras vibrācijas, vienalga tie revolucionāri pēc kādiem 10 gadiem viņi ir tādi reakcionāri, kad labāki vēl par iepriekšējiem. Ja? Tā vienkārši ir kaut kādi spēki, kuri neļauj viņiem realizēties, kaut kādas sistēmas, viņi tās sistēmas salauž un rada jaunu sistēmu, kas atkal nodrošina jaunās elites to pastāvēšanu. Es neticu, ka politikā kaut kas var mainīties ļoti strauji. Es domāju, tas ir lēns process. Es esmu sapratis, ka man šķiet, ka priekš mūsu valsts ir pirmkārt jāsakārto tāda lieta, kā tas, ka pašiem jāspēj uzņemties atbildību par saviem politiķiem, ja, pašai tautai. Ja. Jo, piemēram, ja teiksim, 2 cilvēki domā piedalīties vēlēšanās, tagad no rīta pamostās un domā, man ir idejas, es tagad veidošu šo valstu labāku. Tad tas cilvēks meklē tām vēlēšanām naudu, jo viņam vajag parādīties kaut kur medijos un uz plakātiem. Un ja viņš ir godīgs un viņš negrib prasīt onkulim Kārlim naudu, tad viņš nedabūna tos lielos laukumus un viņš netiek ievēlēts. Tad otrs cilvēks, kas aiziet pie onkuļa Kārļa un saka, klausies, man vajag to tavu naudu, es gribu tikt pie teikšanas, onkulis Kārlis viņam iedod naudu,
Pēc tam onkulis Kārlis, protams, atnāk un saka, ka tagad es tev iedevu naudu, tagad lūdzu atdod man viņu atpakaļ kaut kā. Atrod veidu, jo es jau neesmu muļķis. Ja? Nav jau tā, ka tie onkuļi Kārļi būtu sacēluši Latvijā slimnīcas, bērnu namus un nezinu ko, un tad kur tad vēl ieguldīt kādā labā lietā, iedos politiķiem. Nav tā. Vai māksla tev šķiet iedarbīgs veids, kā mainīt politisko situāciju un arī kā runāt ar sabiedrību? Es esmu mākslinieks, ja es atklāju kaut ko tādu, ko es redzu, kas ir mums sabiedrībā, man liekas, jāsamaina, tad es varu runāt tajā valodā, kādā es varu runāt. Ja es būtu žurnālists, es rakstītu rakstus vai grāmatas. Ja es esmu mākslinieks, tad es taisu darbus par šo tēmu. It īpaši šādā projektā, kurš ir tiešām, priekš tam arī vairāk tas projekts jau ir uz komunikāciju, tieši komunikācija ar sabiedrību. Ja? Ko tu gribi ieteikt skatītājiem, piemēram, tam, kurš šobrīd ir pieplacis pie loga un skatās uz aitām? Te jau ir daudzi. Viens ir tas pārsteigums, un viņam interesanti pilsētā ir aita, sēž pie televizora, laiza televizoru vai spoguli vai... Tas ir viens. Ja. Otrs, varbūt viņš izlasa tos tekstus par to, un viņš sāk domāt, tagad tur ir taču cilvēks, skaidri redzams, ka viņš nav aita. Kāpēc tagad man piedāvā tādu izvēli izdarīt? Tas taču ir, tad viņš sāk domāt, tāds joks tā kā vai ko, vai ar mani nejokojās arī citi. Tad vēl viņš varbūt piedalīsies tā, kā ir iespējams nobalsot. Bet kāda tur balsošana, taču skaidrs redzams. Bet tajā pašā laikā šo veidotāju sola novilkt tādu. Arī diezgan nopietni. Ja? Tāds aitiņas varbūt nomizos jau. Es domāju, lai domā cilvēki par to savām atbildībām. Par to, ka tā ir liekas joka lieta, bet... Āda nomauc reizēm tomēr ar visiem jokiem. Ja. Kā tu vērtē Latvijas pilsoņu humoru izjūtu šobrīd? Es domāju, ļoti laba. Pēc sevis un draugiem skatoties, es nesūdzos. Man patīk savi joki.